Labvakar! Esiet sveicināti TV Olēna LV pirmajā video reportāžā. Šodien Olēnas kultūras namā viesojas producents Reinis Burūvelis. Iesim paskatīties! Tātad, kura nozarē vairs ieguldīt mūsdienas? Katrā ziņā es teiktu, ka noteikti vērts ieguldīt ir, smadzeņu attīstībā, vienkārši, bet šajā gadījumā es teiktu izglītībā, jāiegulda noteikti izglītībā, jo tas ir tas, kas reāli par ko Latvija spējas konkurēt Eiropā, teiksim. Tas ir mūsu jauda parādīsies. Strādāt ar galvām, veidot spožus prāts, kas, teiksim, taisīs labas idejas un spēsim konkurēt ar visiem cilvēkiem. Kā jūs domājat, vai ir jēga kaut ko nodarbināt mūsu novada? Kas tas varētu būt? Kaut ko nodarbināt? Teiksim tā, Olēna kā tādu skatos, bet arī bērnībā uzaudzis šeit, skatos, te ir rūpniecība attīstīta, ļoti attīstīta, ja. Bet tikpat labi, tā kā mums ir Rīgas tūms, mēs varam Olēna radīt jebko, kas būtu, teiksim, saistošs jau globāli, pat Eiropā, ja sākot, teiksim, IT nozarēm, attiecīgi tiešām cilvēku var šeit strādāt, teiksim, datortīklos, veidot jaunas IT idejas, un, teiksim, ja vajadzīgi, protams, aizskriet līdz Rīgai, satikt tikšanās taisīt. Es teiktu, pirmais noteikti būtu IT, jo te es atceros, bija daudz cilvēki Olēnē, kas tajā ņēmās ar datoriem, daudz ir tiešām ir aizbraukuši v Eiropu, un tā ir foršas lietas, bet ja mēs nodibinātu šeit šādas te, teiksim tā, IT firmas, ja, tad labas lietas ir, teiksim, rastos. Jaunieši ar vienu vairāk pavada brīvo laiku klubos, vai ar kluba nodibināšanu mūsu pilsēta jaunieši iegūspēļi? Ar klubu noteikti es teiktu, kā vajag tieši. Jā, kad nav tā iespējas cilvēkiem sajiet bieži vien kopā, jā, visi sēž mājās vai satiekās varbūt, kā saka, autobusu pieturās, jā. Bet ja mums būtu šāds savs klubs, jā, bet ja klubam būtu konkrēts ievirziens, pieņemsim, ka viņš būtu arī tematisks, ne tikai, kā saka, izklaides iet, bet pieņemsim arī, ka tu arī pirmdienās nodienās var aiziet, sapazīties tur cilvēkiem, nezinu, pieaicināt kādus, kurš stāsta ar izglītojušo raksturu, ja, un nogalē atpūsties, atrast šādu, teiksim, mūti pielietojumu šim klubam. Es teiktu, ka noteikti tas ir tas, kas ir jātaisa obligāti, jo nav, kur cilvēki liekas, vieni paši ir, viņi sēž mājās, viņi sanāk kopā, viņiem uzreiz ir, mēs visu varam izdarīt vienkārši. Tā kā es teiktu noteikti, jā. Paldies! Jā. Каждый из вас может помочь развитию нашего проекта, поэтому посещайте наш сайт, ставьте лайки на официальной странице в Фейсбуке и следите за новостями в Твиттере. Спасибо за внимание. Пока.